Aksiālā simetrija, jeb simetrija pret taisni, un šo taisni arī sauc par simetrijas asi. Praktiski, lai simetrijā, aksiālajā simetrijā konstruētu punktam simetrisku punktu, rīkojas sekojoši. Tātad praktiski rīkojas sekojoši. Pirmkārt, ievēro faktu, ka punkts un tā attēls, punkts un tā attēls atrodas uz viena perpendikula pret simetrijas asi, jeb taisni. Punkts un tā attēls atrodas uz viena perpendikula pret taisni, jeb simetrijas asi. Otrkārt, punkts un tā attēls atrodas dažādās pusēs šī taisnē. Punkts un tā attēls atrodas dažādās pusēs no simetrijas ases. Un treškārt, punkts un tā attēls atrodas vienādā attālumā no simetrijas ases. Punkts un tā attēls atrodas vienādā attālumā no simetrijas ases. Jeb dotās taisnes. Tā kā jebkura figūra sastāv no punktiem, tad pirmais uzdevums konstruēsim dotajam punktam simetrisku attiecībā pret kaut kādu taisni. Izvēlamies punktu A, izvēlamies simetrijas asi jeb taisni kaut kādu, konstruējam perpendikulu pret šo taisni no dotā punkta, konstruējam perpendikulu, pagarinam, jo atrodas otrā pusē. Tātad punkts un tā attēls atrodas dažādās pusēs attiecībā pret simetrijas asi un vienādā attālumā. Tātad šādā attālumā. To visu var izdarīt arī ar cirkuli, šo attālumu atlikšanu. Tātad perpendikuls un vienādā attālumā. Parasti šo punktu apzīmē ar A1, attiecīgi, ja tas ir punkts A, un mēs esam ieguvuši punktā A1 attēlu simetrijā punktam A attiecībā pret brīvi izvēlētu taisni. Taisnei arī mēs varam dot kaut kādu vārtiņu, mazais A, piemēram, ja? Tātad A. Konstruēts ir punktam A simetriskais punkts. Šie punkti atrodas uz viena perpendikula pret taisnīti A, jeb mūsu simetrijas asi, dažādās pusēs simetrijas asī un vienādā attālumā. Otrajā piemērā pieņemsim, ka mums ir dots nogrieznis MN un konstruēsim nogrieznim simetrisko attiecību pret kaut kādu taisnīti, piemēram, mazais B.
Tā kā nogrieznis satur bezgalīgi daudz punktu, tad katram punktam vajadzētu konstruēt simetrisko. Bet mēs zinām, ka aksiālā simetrija ir kustība. Tas nozīmē, ka attālumi saglabājas. Mums pietiek konstruēt tikai nogriežņu galapunktu attēls šajā simetrijā, un mums uzdevums būs šim nogrieznim simetriskais tiks arī iegūts. Tātad konstruē nogriežņu galapunktiem attēlu simetrijā pret taisnīti A. Izmēram attālumu, to varēja darīt ar lineālu, kā to darījām iepriekš, un, protams, var darīt ar cirkuli. Ieguvām punktiņu. M1. Atcerēsimies, ka mēs konstruējām perpendikulu, dažādās pusēs atrodas punkts un tā attēls, un vienādā attālumā no simetrijas ass. Konstruējam otram punktam attēlu. Te mums diezgan izdevīgs tas zīmējums ir izvēlēts, jā, jo perpendikuls var teikt no dzimšanas jau ir. Tā. Vienādā attālumā un otrā pusē. Vienādā attālumā un otrā pusē. Punkts N1. Savienojot punktus M1 un N1, es iegūstu nogrieznim MN attēlu simetrijā pret taisnīti B. Ierakstīsim vēl dažas lietas. Jā, tātad šeit bija perpendikuls un vienādā attālumā uz otru pusi. Esam konstruējuši punktam nogrieznītim M1, N1 attēlu simetrijā pret nogrieznīti MN attiecībā pret taisnīti B. Aksiālā simetrija, jeb simetrija pret taisni. Trešajā piemērā aplūkosim trīsstūra ABC, konstruēšanu simetrijā pret taisnīti M, ievērojot iepriekš visu jau izrunāto. Tas ir, punktiem A, B un C tiks konstruēti simetriskie punkti, jo trīsstūra malas ir nogriežņi, un nogriezni nosaka tā galapunkti. Punktam B konstruējam simetrisko, pagarinām, jo punktam jābūt ir otra puse simetrijas asī, un atliekam tādā pat attālumā. To var izdarīt gan izmērot ar lineālu, ja labs atsmērs arī ar atsmēru. Punkts B1. Meklējam attēlu simetrijā pret taisni M, punktam A. Secība nav būtiska. Secību katrs varam izvēlēties. Tā kā šeit, tā arī šeit ir perpendikuli. Pagarinām taisnes otrā pusē, otrā pusplaknītē. Un atliekam tādā pat attālumā. Tādā pat attālumā. Tādā pat attālumā. Punkts A1. Konstruējam punktam B, C simetrisko,
attiecībā pret taisnīti M perpendikuls, pagarinām, un tādā pat attālumā simetrijas as otrā pusē. Tādā pat attālumā. Un punkts C1. Tātad atlikām šo attālumiņu, šos attālumiņus vienāds, atlikām šos attālumus vienādus un atlikām šos attālumus vienādus. Esam iegūši 3 punktus, kurus savienojot mēs iegūsim 3 stūra ABC attēlu, 3 stūri A1, B1, C1. Tātad 3 stūrīts A1, B1, C1 ir iegūts no 3 stūra A, B, C simetrijā pret taisnīti M. Tātad, lūk, šis 3 stūrīts, jā, tātad ir simetrisks šim 3 stūrītim. Lūk, šādā veidā. Ceturtajā gadījumā aplūkosim 4 stūra KPLR konstrukciju simetrijā pret taisnīti N, bet tā kā taisne var atrasties jebkurā vietā, tad šoreiz šo taisni uzzīmēm, lai tā mūsu 4 stūra KPLR krustotu. Pie tam 2 punktos, ja? Var iet caur virsotni taisni, ārpusē, kā jau mēs redzējām, visādi var būt. Lūk, viss, ko tikko iemācījāmies, jāsaprot un jādara tālāk. Punktam L tiks konstruēts simetriskais, punktam P simetriskais, uzmanīgi punktam R simetriskais un punktam K simetriskais. Un tā konstruējam punktam L simetrisko uz viena perpendikula attēls būs otrā pusē simetrijas asi un vienādā attālumā. L1. Perpendikuls un vienādos nogriezis es neatzīmēšu, lai vienkārši nav tik ļoti biestas zīmējums. Ja? Punktam L simetriskais, piedošam, punktam P tagad ir simetriskais, tiek meklēts. Ja? Perpendikuls, tādā pat attālumā un uz otru pusi. Tādā pat attālumā un uz otru pusi. Uzmanīgi, nepazaudējam taisni. Un punkts P1. Punktam R simetrisko perpendikuls pret taisni, pret simetrijas asi, perpendikuls. Pagarinam uz otru pusi. Un atliekam tādā attālumā. Nu, te ir bišķi neprecīzi, jā, bet, nu, zīmējot. Tā, punkts R1. Un punktam K attēls. Punktam K attēls, perpendikuls. Pagarinām un tādā pat attālumā. Attēls K1. Jāsavieno mums ir P ar L, tātad P1 ar L1. Jāsavieno mums ir
L ar R, tātad L1 ar R1. Jāsavieno mums ir P ar K, tātad P1 ar K1. Un jāsavieno mums ir R ar K, jeb R1 ar K1. Nu, tātad zīmējums iznāca ļoti sarežģīts, jo pārklājās zīmējumi. Tas ir tāpēc, ka simetrijas as mums krusto 4 stūri K, P, L, R. Nu, ļoti grūti te ir kaut ko, lūk, šis ir attēls, doto es pat neiekrāsošu, ja, jo citādi ļoti viestu zīmējums izskatās. Ir iegūts 4 stūrs K1, P1, L1, R1, simetrijā 4 stūrim K, P, L, R, attiecībā pret taisniti N.